Šis ir Uldis. Viņš ir policists. No nākamā gada viņa alga pieaugs. To iespaido divi ļoti nozīmīgi faktori. Pirmkārt, banku virspeļņas nodoklis. Bankas pēdējos gados ir guvušas rekorda augstu peļņu. Diemžēl šī peļņa nav ieguldīta sabiedrībā. Turpmāk šie līdzekļi, kas 2025. gadā būs 100 miljoni eiro, tiks novirzīti gan Latvijas ārējās, gan iekšējās drošības stiprināšanai, tai skaitā policistu un citu drošības dienestu darbinieku algām. Otrkārt, pateicoties progresīvo virzītai nodokļu reformai, strādājošie, kas ik mēnesi saņem līdz 2000 eiro, turpmāk nodokļos maksās ievērojami mazāk. Tie ir 80% Latvijas iedzīvotāju. Lasi vairāk par to, kā 2025. gada valsts budžets strādās tavā labā, atslogos ģimenes un pensionārus, kā arī stiprinās iekšējo un ārējo drošību, Progresīvie LV, Slīpsvītra budžets.